Reiz pilsētā Līgatne dzīvoja skaista meitene vārdā Sarkangalvīte. Līgatnieši viņu sauca par Sarkangalvīti, jo viņai vienmēr bija galvā sarkana cepure, kuru viņa nopirka Līgatnes veikalā Elvi. Kādu dienu viņa Instagramā ieraudzīja foto ar greznu pili. Izrādās šo pili princis miljonārs bija uzdāvinājis viņas draudzenei Sniegbaltītei. Ziņkārības dzīte Sarkangalvīte nolēma doties ciemos. Sarkangalvīte aizņēmās no pelnrušķītes visskaistāko lielāko ķirbi un grasījās doties ceļā, bet pēkšņi viņas ceļu aizprostoja 7 rūķīši ar eļļainām roķelēm un neļāva viņai braukt. Kas noticis? Brīnījās Sarkangalvīte. Tas ķirbis ir tik liels un skaists. 7 rūķīši paskaidroja, pirms braukšanas tavam ķirbim ir jāaiziet tehniskā apskate. Jāpārbauda, vai ķirbis nav iepuvis kādā vietā, vai visi riteņi ir apaļi un miza pietiekoši bieza. Rūķīši veica kārtīgu ķirbja apskati, ielika logā braukšanas atļaujas zīmīti un novēlēja jauku ceļu. Sarkangalvīte pateicās rūķīšiem par pirmā noteikuma skaidrojumu. Izbraukusi uz ceļa, Sarkangalvīte ieraudzīja baltas svītriņas un nolēma tām sekot. Pēkšņi priekšā parādījās autobus, kurš gandrīz ietriecās ķirbī. No autobusa izripoja 3 resni siventiņi un skaļi rukšķēja. Kā tu brauc? Sarkangalvīte izbrīnīti attaisnojās. Es braucu tieši pa strīpiņām. Auša, strīpiņas sadala ceļa puses, tev jābrauc pa labo pusi, rukšķēja sivēni. Nokautrējusies par noteikumu nezināšanu, Sarkangalvīte pateicās par otrā noteikuma apgūšanu. Viņa turpināja braukt pa ceļa labo pusi, taču priekšā pāri ceļam parādījās daudz mazu strīpiņu. Apjukumā viņa apstājās pie vecu tupeļu purngaliem. Pacēlusi galvu, viņa ieraudzīja dusmīgu raganu, kas nikni māja ar kruķu un meta sarkano ābolu taisni ķirbja logā. Sarkangalvīte dusmīgi bļāva. Ko tu, ragana, vazājies pa ceļa vidu? Ragana kļuva vēl dusmīgāka un šņāca zem deguna. Tās strīpiņas ir gājēju pārēj un braucējiem ir gājējus jālaiž. Sarkangalvīte ātri iegaumēja 3. noteikumu un aizlaidās no raganas. Turpinot braukt lielā ātrumā, viņu apdzina zaķis. Pēc kāda laika šo pašu zaķi viņa ieraudzīja guļam pie lielā koka ar lielu punapierē. Kas noticis, zaķīt? Sarkangalvīte vaicāja. Tā notiek, kad brauc pārāk ātri. Ir jāievēro braukšanas ātrumus. Nu, Sarkangalvīte bija apguvusi jau 4. noteikumu uz ceļa. Skaistais ķirbis ar Sarkangalvīti turpināja braukt. Priekšā parādījās krāsainas gaismiņas. O, ballītē! Nodomāja Sarkangalvīte. Viņa apstājās pie dīvainā gaismiņu staba, bet garām braucošais runcis zābakos izbrīnā jautāja. Ormjau, ko tu nebrauc? Ir zaļā gaisma. Tā nav ballīte? Jautāja Sarkangalvīte. Nē, tas ir luksofors. Kad deg sarkana gaisma, netrīkst braukt, kad dzeltena var sagatavoties, bet kad zaļā var braukt. Tā Sarkangalvīte apguva 5. ceļa noteikumu. Sapratusi, ka uz ceļa nav ballītes, Sarkangalvīte turpināja braukt. Bums! Ķirbī ietriecās kruts Lamborghini. No mašīnas izlēca nikns milzīgs vilks. Viņš atvēra lielo žokli ar asiem zobiem un teica: Tu ar savu veco ķirbi nemaisies man pa ceļu, tev jālaiž krutākas mašīnas. Par laimi, kad vilks jau gribēja apēst Sarkangalvīti, ieradās princis, policists. Viņš sasēja vilku, skaidrodams, tev vilks ir zīme 3 stūris ar sarkanu maliņu. Tas nozīmē dodiet ceļu. Sarkangalvītei bija dzeltena rombiņa zīme ar baltu maliņu, tas nozīmē galvenais ceļš. Nu, vilks ar Sarkangalvīti bija apguvuši 6. ceļa noteikumu. Tā Sarkangalvīte nonāca pie zīmes, tālāk braukt aizliegts. Meitene nolika ķirbi ceļa malā un turpināja ceļu pa taciņu, ejot ar kājām. Izejot cauri mežam, viņa satika Sniegbaltīti stāvam pie pils. Sniegbaltīte, viņa satraukta bļāva, ja tu zinātu, cik daudz es šodien esmu iemācījusies, un Sarkangalvīte sāka stāstīt, kā viņai gāja pa ceļam. Stāstu varat izlasīt lasot pasaku no sākuma.